Tas, kad tu stīkli nospiež, tad, protams, ka bicīts nav jau liels, bet jānobučā. Jau bija viņam smilts met virsū. Jā, tu aizsaki spēlē, ne? Tas jau nav vairāk volejbols, tas ir handbols, ka mēs jau ķeram bumbai. Rezultāts nav galvenais piedalīties. Man Mišam svarzāls abonements jāuzdāvina, tad mēs būsim plus-mīnus vienā līmenī. Nu ko, volejbola podcasts met augšā epizode numuru. Nevaram jau vairs tik galā izskaitīt, bet šodien atvadīsimies no Zoom platformas uz kādu laiku vismaz. Bet par to varbūt nobeigumā, kur ieskicēsim plānus uz vasaru, bet šodien vēl jāparunā par zāli, par beach arī nedaudz, un par to, kas ir noticis. Uztaisīsim tādu kopsavilkumu par pēdējām nedēļām, kādu laiku neesam šādā formātā bijuši. Bija Kristoferam intervija ar Kristaru Dardzānu, bet abi kopā esam atpakaļ, man liekas, pēc mēneša pauzes aptuveni kaut kur. Tā kā būs interesanti. Nu, tieši tā, Tom. Epizode 31, ja papildu no tevi. Bet man tevi jāapsveic. Tu nebija, bet jo bija liels notikums ar U16 izlasi kvalificēties Eiropas čempionam. Varbūt pastāst, kā tas bija, un vai gaidījāt to jau, vai bija tāds bišķiņ arī pārsteigums mums pašiem? Nu, negribas nevienu mānīt vai kaut ko te tagad runāt ar puķiem, bet mēs zinājām, ka mēs to varam izdarīt. Mēs zinājām, jo, teiksim, bijām pirmkārt bijām labi ievākuši materiālus un zinājām, ko sagaidīt no komandām. Un, teiksim, visu fokusu likām tā kā uz to pirmo spēli pret Somiju, jo gan pirmkārt, gan tas iedod kaut kādu to ceļu tālākajām divām spēlēm, gan vispār, teiksim, tas spēka rangs jau tāds arī bija Bulgārija, tad mēs vai Somija, un tad Kipra ir kā pēdējā. Līdz ar to diezgan lielu fokusu likām uz to Somijas spēli, kur, es teiktu, Džeki uzklausīja, ko treneri no viņiem grib dzirdēt, un izpildīja spēles uzdevumu gan arī uz maksimumu, ja ne pat uz maksimumu, bet rezultātā tas atspoguļojās 3-0. Bet tad bija interesantais. Aizgājām uz Bulgārijas-Kipras spēli un sapratām, ka Kiprā nebūs tas, ko mēs gaidījām. Labi, kaut kādā ziņā jau mēs sapratām, ka Kipra nebūs peramies zēnu, jo viņi pirmajā kārtā īstenībā nospēlēja. Tur, teiksim, pēc tam pastoties video, tu saproti, kāpēc, bet pastoties vienkārši rezultātiem likās, ko viņi uzvarēja Slovēniju 3-1, man liekas, vēl kaut ko viņi uzvarēja. Ka tā komanda tiešām, nevēl tie Kipra pieteicās, tad gan jau viņi redzēja kaut kādu perspektīvu. Bet jā, un pirmā spēle pret Somiju 3-0, otrā spēle pret Bulgāriju, tur, teiksim tā, nedaudz nepaveicās. Mūsu cēlājs Kristers notraumējās, diemžēl. Bet jūs jau bijāt ar vienu cēlā tajā brīdī? Mēs bijām tikai ar vienu cēlā, jā, jo neilgi pirms kvalifikācijas otrais nomināli, labi neteikšu, pirmais, otrais cēlājs, bet viens no diviem cēlājiem notraumējās pārbaudas spēlē. Un palikām tikai ar vienu, kas jau ir riskanta situācija. Un notika tas, no kā mēs vairāk baidījāmies, kad vienīgais cēlājs arī satraumējās. Bet, cepuri no Džekiem pēc tam spēja savākties, saliedēties kā komanda, uzvarēt to otro setu, kur īstenībā daudz pēc tam teica, ka tur, no 2-0 uz 2-3 pēc tam, ja? Bet tajā otrajā setā jau arī bija seta vidus tikai, un mums bija -1 tajā brīdī. Tā kā tur arī cepuri no Džekiem, kas spēja arī otro setu vinēt, kas īstenībā tas viens punkts, gatavojoties trešajai spēlē, mums iedod ļoti daudz pārliecības, jo tajā brīdī mēs pat teorētiski ar zaudējumu varējām arī tikt. Man liekas, ka mēs būtu arī tikuši ar zaudējumu 0-3, bet mēs negribējām pieļaut, jo kurš gan pabeigts kvalifikāciju ar zaudējumu noskaņu. Ja? Džeki sagatavojās uz pēdējo spēli ļoti nopietni un pārbrauc pāri Kiprai. Un es arī negribu nevienu te konkrēti izcelt. Es domāju, ka visi Džeki ir maleči un nopelnīja vietu fināla turnīrā. Un tā grupas izloze jau Armēnijā, protams, šajā vecumā grūti kaut ko prognozēt, bet, pastoties uz to otru grupu, uz tiem valstu vārdiem, tad šķiet, ka mums ir, teiksim, lielāks iespējas spēlēt to volejbolu, jo tur, teiksim, tie vārdi ir nopietnāk nedaudz.
Nu, to nevienu negribēju slavēt, bet, nu, es iedošu tādu skatījumu no malas. Man likās arī tieši tā, ka, nu, labi, sākotnēji, kad vispār, kad viss, nu, sākās uz 16, arī likās, nu, tā, nu, labi. Tā kā mūsu piektajā gadā, labi, mēs tur tikām uz Eiropas čempionātu, domāju, nu, labi, tagad jau būs kāds vairāk gadu, būs tāds izpalikums. Bet tad, skatoties, ja tiešām ieslēdzot otro kvalifikāciju, likās tāds, nu, nav nekāds tāds mandriks, nav nekāds tāds uztraukums, vienkārši spēlē džeki. Pirmkārt, arī, lai nav varbūt nekādi tādi lielie vārdi, ja varbūt kā mums tur Fokarots vai tur, nezinu, tas pats Rokjāns. Tur tāpat Viestram Brālants, jā, pastars, arī izsēs ļoti, ļoti labi. Arī diagonāli, Zolīdi, nu, tā kā abās malās var atsist stabili visu laiku, iet spēlē, un nu, rezultāts pašsaprotams. Un, nu, jā, kā jūs teicāt, tad likās, ka tur Kipra būs vājāka, beigās viņa bija stiprāka. Un tā grupas izvēle Nu, tiešām ir laba. Jo tu to pašu, ko tu teici, ja Slovēņija, nu, vispār mums tā grupa varētu, ja Armēnija, Polija, Slovenija, Austrija, Spānija, Rumānija, Grieķija. Nu, tu teici, ja Slovēņi vispār nu, nav tādi kā nu, pierasts, ka viņi nu jaudīgi. noteikti, ka viņi ir stipri, noteikti, ka viņi ir stipri, bet es nezinu, nu, tas, ka zaudēja Kiprai, tas ir kaut kāds trauksmes zvans. Nu, teiksim tā, pastoties kopumā uz to grupu, nu, skaidrs, nu, poļi droši vien būs favorīti numur viens, kurā gan vecuma grupā viņi nebūs favorīti numur viens. Bet, nu, tāds melnais zirdziņš vispār turnīra kontekstā, es domāju, ir Spāņi kaut kādā veidā, jo, nu, analizējot Somus, Somiem pirmajā kārtā bija par Spāniju jāspēlē, nu, Spāņi tādi labiem augumiem, teiksim, labu tehniku, labu lecienu izskatījās, nu, tādi bīstami džeki, bet, es teiktu, pārējās komandas tur ir tā pašā, nu, ieskaitot arī Spāniju, izņemot Poliju, tikai pārējās komandas, domāju, cīnīsies par to, gan par divnieku, gan par trīnieku, kas dos ceļzīmes pasaules čempionātu. Un, nu, protams, Armēnija ir tādi outsideri, bet negribētu tos nevienu norakstīt. Nu, ar austrieši arī varbūt tādi arī tādi, nu, klusie tādi, ka, ja, nu, vismaz kā mums bija arī, es atceros, kad likās, nu, austrieši arī nekas tāds. Beigās mēs tur pārbaudas spēlēs, tur knapi set varējām vinēt pret viņiem. Bet, lai gan beigās Eiropas čempioni slikti nospēlē, bet arī varētu, nu, un tie paši rumāņi arī, nu, nevar zināt. Un grieķi, nu, tā kā. Bet Nu, vismaz ir spēlē. Jā, tagad lēnām ievāc materiālus par tām komandām un skatīsimies, kas tur būs. Spāņa ar Austriju bija vienā grupā, kopā ar Igauniju, kas Igaunija pirmā izstrības palika, kas nekvalificējās Eiropas čempionātam. Tāds gan jau, kad arī būs kaut kādas, varbūt, iekšējās nesaskaņas, nu, pārmaiņas, jo Igaunija ir vienīgā, kurai, ja lietuvietis tika U16 meiteņu čempionātā, un mēs tikām džekiem, tad Igauni ir vienīgie, kas palika bez izlases fināla turnīrā. Un, nu, tā bija šī nesmuka, kā sporta veidā, kurā viņi uzskata sevi par labākajiem Baltijā, palikt vienīgajiem bez komandas, tā viņiem. Gan jau kaut kādas pārmaiņas tur būs, bet, nu, nē, Igauni arī mums bija pārbaudas spēles pirms fināla turnīra, pirms kvalifikācijas ar Igauniem. Nu, nevar saprast tos Igaunis, kā nav slikta komanda, bet ļoti uzvalkāši džeki un tādi ar augstu pacelt deguniem staigā. Nu, es domāju, tur gan jau varbūt treneriem tīri nevis ar tehniku jāpastrādā, bet tīri ar psiholoģiju džeku. bet jā, vēl varam, vēl paralēls, tad, tā kā mēs pirmoreiz arī tikām, mums arī bija viens cēlājs. Tad, nu, mums arī Krišs notrāmēs, tad varbūt tā ir veiksmes formula. Es biju viens Varbūt pats. tā ir Latvijas veiksmes formula, Jā, lai jā, pirmo reizi tiktu uz Eiropas čempionātu. jā. Tā kā jā, nu, noteikti gaidīsim Eiropas čempionu, tā papildus darbiņš, bet, nu, gan jau tas ir tikai patīkami. Tā Patīkam. kā, tā Uz kā 3. jūlija līdz 3. augustam Jerevāna, Armēnijā, eksotiska vieta. jā. Teiksim tā. Tu tur, tev tur Mēs reizi bijām, nebija, vai mēs bija? bijām Zevs. Tur vajag, tur tās autobīgas, tur tādas smakoņu uz ielām visu laiku, tur tādas standartā, nu, tur tā interesanti. Nedaudz baigi tas, kad būs vasaras tāds pīķis un tā temperatūras bišķiņ biedē, zinot, kādas viņas mēdz būt Kaukāzā, kad, nu, es neticu, ka tur nav fans armēņiem, bet es neticu, ka tās zāles tur būs labākās ar ventilāciju un tā tālāk. Man bail, ka tur nāksies pirtī spēlēt. Mums bija tas pats, ka es Albānijā, jā, ka tur bija, nu tā, ka tur, jā, visas tur bija dūris vēr vaļā, jo tur, nu, vienkārši nevarēja, tur nebija nekāda kondiška un nekas, tā kā arī bija bijis tāds, jā, interesanti. Uh, Bet jā, jāim tālāk. Jau vēl nesenākā vēsturē bija Latvijas čempionāts džekiem. Tur mēs
Mēģinājām kādu viesu sadabūt, bet, nu, diemžēl mums neatbildēja. Vispār tā nu, likās tā, mēs domājam, ko varētu pasākt. Nu, tāds, nu, kaut kā likās, ka nu, nav īsti tie tādi, kā Medens teica, kadri, ko varētu. Tādi, nu, likās, vai nu daži tādi nerunātīgi būs vai kā. Nu, pāris džekiem mēs uzrakstījām, bet neviens, nu, noignorēja, bet es negribu nevienu vārdu saukt. Nu, nē, Lai protams, nē. neapvainojās, bet jā, nu, džekiem bija iespēja parunāt, neizmantoja, nu, varbūt vasarā. Jā, bet čempioni, RTU, ne, ne, Rīga. Pēc cik tā bija pēc 8 gadiem? 8, man liekas, gadu pārtraukumu. Tā kā jā, kaut kā, jā, es jau mazliet iepriekš teicu, jā, ka likās jau, ka viņš visu laiku tur ir un nebija tāds, nu, visu laiku ir tur ap to finālu un tā, un nelikās par to sevi, ka tik ilgi nav vinēts, bet jā, fināls beidzot atgriezās Rīgā, tituls atgriežas mājās, tā kā apsveicam Rīgu, un, Volejbols ir mājās Latvijā. jā, Atgriezies mājās. tā kā, nu jā, kaut kā tā, nu, tur jau bija, labi, es nezinu, vai tā bija diskusija, bet vai tur tā pēdējā bumba bija iekšā, tas man palika atmiņā, vai tur bija vai nebija, bet, Es vairs neatceros. nu jā, tas jau bija sen, tā kā tur es domāju, mēs varam pārlikt ātri pāri. Bet tikko svaigs notikums arī, kas arī ir, tā kā var teikt, Latvijas čempionāts, superfināla Nacionālajā līgā sievietēm, kur arī bija liels tur ņemšanās apkārt, kas tur, nu, par to, nu, to labāk ziniet, tur kā tur vai notiks vai Nē, nē, nu, vai, tur, nē, nu, tas, ka notika, tas bija skaidrs, bet tur tieši par tiem kalendāriem un tā tālāk, jo, nu, maijā sākumā vēl spēlēt zāles volejbolu Latvijā, tas tā, jau pēc tam, ka lielais čempions ir noslēdzies. jā, Arī, nu, nu, tur, gan jau, ka būs mācība nākamajā sezonā, ka varbūt kaut kā es nezinu laicīgāk vai kaut ko, bet tā baigi novēlēt. Tur beigās pauzes sanāca. arī kaut kā Un, likās no tiem video, kas tur bija, ka tā kā tāds ne īsti tur cilvēki, ne īsti izreklamēs, vienkārši tāds tavā izspēlējumi un viss, lai nē, man nobeigās. man šosezon ļoti patīk tās idejas, ko federācija ir ieviesusi. Uh, Gan tā paši džeku nacionālās līgas fināli, gan sieviešu, gan man patīk tas. Jo atcerēsimies, kad Latvijas čempionāta fināls vīriešiem tā sērija, tas nav uz federāciju. Tur mājas spēles organizē pašu klubu un tā tālāk. Un gan jau, es nezinu, nu, varbūt federācija iesaistās kaut kādā, nu, skaidrs informatīvi tur iesaistās federācija, bet vai pašā spēles organizēšanā iesaistās, nezinu. Bet tagad Daugavpilī meitenēm, džekiem bija cēsīs. Nu, labs pasākums, lietuvieši uzvarēja, bet mēs pēc tam pieskarsimies vienam citam pasākumam, bet aizvien vairāk sirdī liekas, ka es zinu, ka līgatnē ir komanda, bet man gribās komandas cēsīs. Tāda īsta cēlus komanda. Nu, es domāju, tad varam arī lekt pie tā, ko tu saki. Tā ir lecam, jā. Tas bija, kā bija leģenda vai zvaigžņu sabrukums? Cēsīs. Man liekas, ka zvaigžņi un spēlēja leģendas pret Jā, nu, Vidzemi. varbūt tiem, kas palaid garām, jo nu, tas bija pilnīgi iespējams. Tātad Cēsīs, ja 3. maijā, mākslinieks piekdien, bija zvaigžņu spēle, kur Vidzemes līgas All-Star komanda stājās pretī leģendu komandai, kur varbūt pāris no vārdiem tur bija Girts Mārtiņsons, treneris Girts no Cēsīm, kas tu. Kas tur Gāts vēl? Vanaks. Kātis Vanaks bija, Vēnsbergs bija vecākais. Nu, Siļūtins. katrā ziņā, jā, Seļūtins bija Rāvs Ozoliņš, Gatis Slavēns. Nu, tā kā daudz no tādiem leģendāriem. Austrs Štāls, Ingars Ivanovs. Nu, Jā, tā, nu, saprotam, tā kā smags var Latvijas volejbolā tā varētu teikt. Protams, varēja varbūt tur vēl kaut kādas pāris spēlētājs pielikt. vienu džeku es ļoti gribēju redzēt. Viņš televīzijā redz, viņš šobrīd ir Šo te. Ants Medens. Nu, Medens jau bija paredzēts, bet viņš neieradās vienkārši. Nu, jā, Tas arī tas, kā Ingers teica, jā, ka līdz pēdējiem brīdim gaidīt. Tas arī bija tāds. Jo man tieši gribēja redzēt, kā Medens izstāsta. Jo tieši tā, nu, ap tiem eksiem, un viņš tāds tagad diezgan aktuāls. Tad man gribējās paskatīties, nu, kā viņš izstāsta to spēli. Man tiešām, kad es redzēju, ka izziņojumu, man bija tāda sajūta, ka man nu, rītīgi gribējās tur būt. Ja es būtu Latvijā, es noteikti būtu bijis uz vietas. Nu, jā, nu, bišķiņā varbūt, ja pakritizējam, tad par to reklāmas pusi mēs bišķiņi tā kā labi, nu, es arī diezgan novaltu uzņēmos 2 dienas pirms tikai ieraudzīju.
tikt kā video, bet jā, nebija. Nu, paši bija izrakstījuši, bet nu, no federācijas nekas nebija ielikts. Es nezinu, vai kā tur vai tie paši organizatori to sāk ļoti vēl darīt, vai tur tā reklāma ļoti vēl, vai kā. Nu, tā kā varbūt tas uz nākamo gadu, to, ka tur pielikt. Jo pagājušajā gadā arī bija šāda spēle. Nu, tur gan nebija tādas leģendas, tur bija, man liekas, U18 izlases. Nu, Nu, 7. starpus. gada izlases Jā, jā, spēlēja pret Vidzemes līgu. Jā. Bet nu, šīs jā. man labāk patīk. No fans tā ir 7. gada izlasē, bet vienkārši tas, ka vecie būki tiek savilkt kopā un viņiem ir iespēja uzspēlēt. Tas, man liekas, piesaistīs bišķiņu vairāk cilvēkus. Nu, tā arī varētu teikt, jā, nu, ka tur bija reāli pilns tribīns. Nu, notiek katrā ziņā daudz vairāk cilvēku nekā uz Nacionālās līnijas fināla. Tā kā tas ir tāds jautājums, tā kā, nu, Nu, kas tas ir dienas. reizē forši un reizē ļoti sāpīgi. Nu, jā, jo, nu, labi, tas volejbols. Man sākumā likās, ka būs bijis sliktāk tā kvalitāte, bet beigās pēc tam teikt, leģendas rādīja ļoti labu spēles kvalitāti. Drīzāk tur tā otrā puse. Tā, nu, protams, es saprotu, to rīko tā pati tā kā Vidzemes līgas, tur tie, nu, cēsus, tā kā IVI sporta klubs. Jā, Un, nu, jā. tā kā tas viņiem savu interesi, protams, lai arī viņi žekli uzspēlē tur. Bet man liekas, kaut ko pretī, kaut ko bišķi jaudīgāk. Es tur domāju, varbūt varētu kaut kādu All-Star beach izlasi savākt, un nezinu, nu, redzēt, Instagram, varbūt kā tur Samoilovs izstāsta zāli. Nu, kaut kāds tāds trakās idejas izmantot, vai, nu, kaut kā to Nē, tur izvēlēt tur. man bija saruna tieši par leģendām, ka vajadzētu vienkārši nākamgad mini turnīru 4 pret 4, 4 komandas un malku pusfināls un fināls. Pēc tam. Tur kāds nomirs, man liekas, ja tu 4 pārāk daudz jākastās. Nu, uz pieredzi par pietaupīt spēkus. Nu, labi, nē, es domāju, ka viņi netaupa spēkus. Ne. Nu, vai varbūt kaut kāds, nezinu, varbūt, nu, kad ir viena leģenda, nu, tā kā Alsāriem, kad ir viens kapteinis, otrs kapteinis, un tas savāc katru savu komandu, un tad mauts tā kā viens par Bet otru. Vai nu kaut draftē ko, uz vietas. Draftē vai, nu, uz vietas. jā, kaut kā izdomāt tādu, nu, arī bišķi ar šovu elementiem. Jo tā man liekas, varētu būt kaut kāds, es mums biju redzējis Amerikā kaut kāds, kad ir tas 2 punkti, kad tu tā kā treneris pasaka, ka tagad ir 2 punkti, un tā izspēle 2 punktu vērta. Un tā kā kaut kāds tāds šovu elements iekļaut, nu, kaut ko tādu izdomāt. Lai tas, nu, nav tīri tāda spēle kā spēle, vai, nu, kaut ko izdomāt, nezinu, kaut kāda celebration trakie, vai, nu, tā kā All-Star game padarīt to pa īstumu, lai nav tik nopietni, varbūt tur vai kaut kā. Nezinu, spēlētājs aiziet izvilkt tiesnesim kartiņu un parādīt pašam tiesnesim. Nu, kaut ko tādu, nu, kas kaut kas tāds ir, tā kā kaut ko Tad tādu atkal izdomāt. atgriežoties pie cēsīm, bring back National League cēsīs. Jā, vai pat Jo nu, Baltijas līnija. es pagājušajā vasarā sapratu, ka līgatnē esot bijusi interese, laikam, spēlēt cēsīs pamatā mājas spēles. Nu, lielāka cilvēku plūsma, netālu. Nu, labi, nav tā, ka baigi netālu Sigulda būtu tuvāk, bet nu, esot bijusi tā interese cēsīs, bet viņi beigās sezonas spēlē cēsīs kaut kādu vienu točnu Kaut kāds spēli. sešas Viņi spēles. spēlē. Un, bet, nu, redzēs, jo cēsīs, es domāju, ka cilvēkam volejbols patīk. Un tiešām, ja ne pilns tribīns, tad vismaz normālā daudzumā varētu savākt tos skatītājus. Bet jā, tas noteikti darbs vasarā būs. Nu, arī tīri tā geogrāfiski mums būtu tās, nu, kad labi Jākapils Daugavpils lejā, Latgalē, Sāziņā, tad būtu Cēsis, tā kā Mūrjāņu Vidzemes, cēsis. tad ir Rīga, protams, un tad aiziet perfektā pasaulē vēl kaut kas Liepāja vai Ventspils arī tā kā, nu, varētu tā kā Baltijas līgā pēc tam aiziet tā, nu, es Labi, domāju, paspekulējam, kurai komandas nākamā sezona. Nerunājam par līgām, vienkārši kur vajag atpakaļ. Cēsis numur 1, manuprāt, Liepājā Kuldīga, vajadzētu komandu. Vai Liepāja Kuldīga Ringve, kaut Kuldi. kas, kaut kas kuržemē. Abas divas. Man bija tieši tāda doma, ka varētu tā kā Baltijas līgas kontekstā kaut kādā, nu, protams, nu, kaut kādā tuvākā nākotnē, kad lai būtu tā, Nu, ka tā tad kā. Liepāja droši vien drīzāk, lielāka tomēr Jā, tur finansējuma. arī tie aktīvismas, tā kā tur diezgan tā kā daudzsološi, ka tur nākotnē kaut kas varētu izveidoties. Nu, jā, Valmiera, nu, tur īstās volejbola tradīcijas nav tik lielas. bet tur arī kādreiz bija komanda. Smiltenē bija arī agrāk. Nu, jā, tā kā viss kaut kur Nu, kaut kas ir kaut kad bijis. Ziemeļvidzeme, tur Alūksnē, Valmiera vidzeme, Rūjena. Un tas arī, jā, tad būtu tādā ideālā pasaulē, jā. Es nezinu, kā Reizeknē īsti ar volejbolu. Tur kā ir jaunatnē, ir kaut kādas komandas, bet vai viņiem nav bijusi interese varbūt iet lielo volejbolu pamēģināt. Nē, es baidu dzirdēt par reizi. Bet nu, tur ir Lūža, Daugavpils, Reizekne varbūt būs pa lieku. Jā, tur jau nav arī tomēr tik daudz spēlētāju. Bauskai varbūt būtu vērts mēģināt vai Dobelē. Dobelē. EVLā tomēr regulāri ir.
Jā, nu Sitās. Dobelē varbūt varētu. Jā. Bet tur arī mans Dobelē vispār nav tāds. Jo tā, nu, Dobels vēl komanda arī mans nav īsti. Nu, Dobels tur vairāk Jelgava. Nu, Un tur tāpat ir reģiona Jelgava, džeki, jā. Jelgava varētu atpakaļ. Nu, tur pa Nu, Baltijas līgu domā tagad, ja? nu kaut kur vienalga, jā. Nē, nu, ja pa Baltijas līgu, tad numur viens, es teiktu, Jālgava vajag atpakaļ. Nu, jā, Ožu vai kaut kas. Nu, Oži laikam nebūs, bet Jālgava gan. Nu, kaut ko, jā, tad varētu tā kā tādā ideālā pasaulē. Uh, nu, ko, ejam tālāk par USA? Vai Jep, dai? skatuvi tev. Nu jā, kopumā par šo laiku, labi, mēs vispār pirmkārt epizodes reti izlaidām, bet jā, tik daudz nesanāca parunāt par to, kā man Amerikā iet. Bet ierodot tādu nelielu sezonas kopsavilkumu, tad sezonu nobeidzām ar 26-10 bilanci, 26 uzvaras, 10 zaudējumi. Beigās savā konferencē bijām 5. regulārā čempionātā no 9 komandām. Nu, tur nu, it kā nav nekas baigi augsts, cerējām uz 3. vietu. Pēdējā tur nu, sanāca tā, ka mēs zaudējām pirmspēdējo spēli, tur izšķirās, vai nu mēs būtu 3. vai tad mēs esam 5. Tur tieši sanāca jā, tā, ka mēs beigās nolicām. Mums jau tur mēs sezonas sākumā konferencē, nu, kas nāk konferences, principā savu tā kā līgu iekšējo. Nu, protams, Amerika ir liela, tur plus viņas 70 komandas, nu, ar visiem tur nespēlēs, tur vienkārši sadalīt tur pa reģioniem, pa konferencēm. Un jā, un tad savējā konferencē sākumā mēs tur pazaudējām tam, ko nevajadzēja zaudēt. Mums tur bija tāds skrējiens pakaļ, beigās noķērām tur daudz komandas. Un, jā, gandrīz bijām 3. jo tur nu, tādas 2 lielas komandas tur bija, ko nu, nebija variantu noķert. Bet jā, beigās bijām 5. Pirmajā ceturtajā raundā uzvarējām izbraukumā. Jo tur ir tā, ka sanāk viena spēle, tas, kas ir augstākais sīds, sanāk, mēs spēlējam par 4. vietu, 3. pret 6. mēs 4. pret 5. Viena spēle zaudē, brauc mājās. Nav tā kā Eiropā pierasts, kad vismaz, nu, labi, tur mājas spēle priekšrocība, bet tāpat ir viena izbraukumā, viena mājās, un tā vajag 3. sets vai zelta sets, nu, pēc formāta atšķirīgs. Tad tur vienkārši tā, ka zaudē, brauc mājās. Nu, ir kam patīk tas formāts, ir kam nepatīk. Bet nu, tāds saudabīgi bija. Jā, bija tāds tā kā pirms tās spēles, kā esmu bācis uz vienu zaudējumu, un viss jābrauc mājās, visa sezona beigusies. Beigās to vinnējām. Tur labs stāsts bija tā, ka mēs to spēli vinnējām. Tur mūsu komandā viens portugāns un pretī bija viens kolumbietis. Nu, Dienvidamerikāņi te vispār tādi ļoti karstasinīgi Amerikā. Viņi ir te ļoti daudz, plus viņi ir ļoti karstasinīgi, un viņi tur bieži savās, nu, jo viņi runā spāniski, un viņi viens otru tur kurina. Un, nu, tiesneši neko nesaprot, viņi neko nevar viņai pateikt. Labi, nu, tur varbūt dažreiz pasaka nomierināties, bet, nu, tādā ziņā pie tīkla viņi vienkārši runā savā starpā, tur viens otru noliek, bet tiesneši nesaprot, ka viņi neko neiejaucās. Un tur tie divi jau visu sezonu jau kurinājās. Pirms tam 2 spēles, un tajā finālspēlē mēs vinnējām. Mūsu sportrīkāns aiziet tam kolumbietiem, kas sveicam rokas, pasakā priecīgs brīvdienas spāniski. Beigās Čalim vienkārši aizrāva ciet. Viņš jau teica, vai tiekās ārā. Un beigās bija tā, ka mēs gājām. Mums vēl treneris neļāva iet uz būsu. Vajadzēja tā, ka visu sagaida. Un mūs jau pavadīja pretinieku treneris. Un tas reāli, nu, tā pirmā reize, kad reāli gaidīja ārā, kā, nu, pie mūsu būsa, tā kā tulītās skriest, tur tā kā kausies. Un reāli viņš jau bija tā, ka viņu turēja. Viņš izrāvās, jau tā kā skrēja uz mūsu pusi. Un beigās viņu noķēra. Un viss beidzās tur labi. Bet nu, tur varēja sanākt tā. Interesanti būtu, jo nu, tāds liels džeks, sanāk, 6'5", nu, 6,5 pēdas vai kaut kā tāds. Es nezinu, cik tas ir. Nu, ap 2, jā, nu, tāds milzīgs džeks. Un, nu, varēja tur būt interesanti, bet beigās, jā, viss labi. Tā mēs vinnējām, un tad, jā, beigās pusfinālā gan mums tur nomazgāja ritīgi. Zaudējām pēc tam, kas vinnēja konferenci un tika uz nacionālo turnīru. Tā kā beigās sanāk mums 3. un 4. dalītā vieta. Sezonas laikā sanāca vēl 2 reizes tikt atzītam par nedēļas cēlāju, kas arī viņam interesē. Viņam katru nedēļu tā kā nedēļas uzbrucējs, nedēļas aizsargs un cēlājs kā katrā konferencē. Un, tā kā, nu, tas man liekas tā interesanti arī kaut ko varētu paņemt Latvijā, Nacionālajā līgā un Baltijas līgā. Tā, ka, nu, nevajag tur nekāds, varbūt, uzreiz balvas dot, jo nu, nekāds balvas par to nav. Vienkārši to tur nu, ieliek sociālos tīklos, ieliek mājaslapā. Nu, vienkārši tāds patīkams atzinība. Nu, un tas tev arī pēc tam tur var palīdzēt. Nu, tur jaunas skolas meklēt vai kaut kā tā. Un tikko arī beigās All Conference Second Team, kas ir arī All-Star. Nu, tur sanāk 9 spēlētāji katrā komandā. Nu, pirmajā komandā bija 2 cēlāji, tad es biju tikai, nu, varētu teikt, 3. atzīst kā 3. labākais cēlājs plus mīnus. Un jā, 3. 4. vieta.
Uh, ko vēl varētu pieminēt? Nezinu, nu, kaut kā tā, jā, nu, sanāk, bija interesanta sezona. Jo, nu, mēs tur ar to, es jau mums iepriekš stāstīju, ja tas Austrāls mums bija, tad mēs tur divi cīnījāmies par to vietu, tad viņam tur bija trauma. Sezonas vidū tam man tur sanāca vairāk uzspēlēt, diezgan normāli arī gāja. Bet jā, uz tām pēdējām spēlēm kaut kā tad treneris izdomāja tur nomainīt, ka viņš lai spēlē. Bet, nu, kaut kā, nu, man nelikās īsti, ka tā ir tā kā mana vaina, ka mēs tur zaudējām, bet nu, tāds bija lēmums. Žēl, ka netika tajā turnīrā, vispār šādā konferences turnīrā, ne ceturtajā ne pusfinālā netika. Tā kā bija tas tāds, bija šis dusmas, ka nu, tāds bāzes visu sezonu mēs cīnījāmies. Tā kā es tur nu, kaut kādas spēles arī pavilku, ko vajadzēja kaut kur arī labi varbūt nenospēlēt, bet nu, kopumā bija normāli. Un beigās netika ne uz nevienu izspēli. Kaut kā pēdējā spēlē mēs tur uz 14, 19 un 17 palikām. Nu, vispār tā bez variantiem. Nu jā, tagad sezona beigusies. Pēdējā nedēļa. Svētdien jau lidošu atpakaļ. Tad fināls week sanāk, viņam tā kā pēdējie tie eksāmeni. Nu, nav nekādas lekcijas, nekas tāds. Un tad tagad vēl. Tagad esmu jaunas skolas meklējumos, kaut ko skatos, varbūt kaut kur iespējas pāriet, varbūt uz NCAA vai kaut kā. Tā kā tas arī tāds tagad jāveic lēmums, vai palikt vai nē. Tā kā to skatīsies. Nu, kaut kā tā. Nezinu, Gan jau tomēr. pavasarī tev izlaidīs ar kaut kas ārā, vēl atcerēsies kaut ko interesantu. Kādu random momentu. Kaut kāda random momenta. Kopumā jau tā vispār ļoti tā, nu. Nē, es saku, to pavasarī varbūt iznāks ārā kaut kādā brīdī. Nē, Podkāstā jā, es bet tev. es domāju, jābūt kaut ko vēl pastāstīt. Nu, es domāju, tagad tādu varbūt tādu visu ātro, es varu tādu pa vasaru, varbūt, nezinu, varbūt, ja kādam skatītājiem kāds jautājums vai kaut kas, varu pastāstīt, jā, kaut ko padomāt. Bet kopumā, jā, nu, vispār tā ir interesanti, jā, tur brauc to komandu kopā, viss tur tā kā, te, nu, piemēram, tie izbraukumi arī tur, nu, viņiem pilnīgi mierīgi vienā virzienā jābrauc, tur, nezinu, 3,5 stundas vai 4, tā kā tajā pašā dienā brauc, pēc lekcijām spēle brauc atpakaļ, tur kaut kādās 2 nakties mājās un tā. Viņš ir tādā skrējienā, viss tas jau sanāk, nu, tā sezona salikt 35 spēles, tev salikts ir pa tur nepilniem 3 mēnešiem. Ātri viss tur notiek, un, nu, tā kā tev nedēļā jāturpina pirmdienā spēle, tur ceturtdienā spēle, vēl tur piekdienā, varbūt sestdienā, nu, 3, varbūt pat 4 spēles nedēļā, un tā kā. Tā kā jā, nu, interesanti. Tur, nu, arī tur tie līmeņi, arī staigā, tur arī aizbrauc, tur pilnīgi, nu, nekādas spēles. Nu, labi, mums arī savā ziņā tas ir interesanti, kad mūsu treneris kaut kā viņš tā kā, es nezinu, vai lai tas uzvars būtu vairāk vai kā, vai lai viņš tā kā savu to darbu, nu, lai viņam neprasītu jautājums, kāpēc tur, piemēram, slikta sezona vai kaut kā, bet mums ir, piemēram, kaut kādas spēles, ko tā kā, jo pirms konferences tu vari sarunāt jau par jebkurām komandām, jebkuras spēles. Principā mēs varam spēlēt pret NCAA, tur Long Beach vai pret Havaju pēc idejas, bet, nu, protams, nekas tāds nenotiek. Basītī ir bieži tā, ka lielās komandas maksā mazajām, lai spēlētu, un tas ir mazajām biznesa un lielās dabū uzvaras. Un sanāk tā, mēs Amerikāņu spēlējam, futbolā tieši tas pats. mēs, nu, jā, nu, lielajos sportos, kur tā nav tieši Jā, nogriezta. Un tad mēs tur spēlējam pret kaut kādām sliktām komandām, un tad savā ziņā, labi, protams, mēs uzvaram forši, bet, nu, tādā spēles ziņā neko tas īsti neiedod. Tas tā bija interesanti. Tas sāk pirms tam konferences mēs tur apmēram uzvijām 13-1 rekords. Mēs visi tur vinējām. Tāpēc atnāk, un tur tas līmenis uzreiz tur uzlācis tur debesīs, principā. Nu, tas tā bija tāds, tas varbūt bija tā nepatīkama sezona. Interesanti, vēl vienā komandā ir 2 īgāņi. Mēs arī iepriekš teicām, jā, tad mēs tur pret tiem īgāņiem uzspēlējām. Arī interesanti, kā tad, cik pasaule maza. Liekas, spēlējām tur Evzās, viens pret otru, un tad tagad otrā pasaules malā mēs arī. Tad viņiem parunāja, prasīja, kā viņiem iet, viņiem arī tur viss forši. Viņi bija, nu, viņi spēlēja tie čempionu komandā, tā kā viņi man arī piedāvāja pirms es piekritu šeit, bet viņi tur nesanāca beigās īsti pie viņiem tikt. Un, nu jā, kaut kā tā varbūt, jā, pa vasaru vēl kaut kādu iedot vēl, kas pa momentiem un kā gāja, lai neieslīgt pārāk ilgā monologā. nu, atgriežamies tagad pie vietējiem dīķiem. Nu, ne gluži pie vietējiem, bet Pie- pāri lielajiem dīķiem. Atpakaļ uz Eiropas. Jā, lielajās līgās sākušies. Nu, nesākušies, bet principā tūlīt jau viss beigsies. Fināli iet pilnā spārā. Mēs tur tā mazāk esam pieskārušies kopumā, kas gan Polijā, gan Itālijā tajos pašos plēfos noticies, bet šobrīd, es domāju, sākam ar Poliju. Jā, Polijā, jā, jau fināla fāzē viss ir. Zavierce pret Lublinu. 2-0 Lublina, viens solis no titula vēsturiskā.
Un pārsteidzoši Jastrzeevski pusfinālā piekāpās tieši Lublinai, kur es paskatījos to pirmo spēli. Pēc pirmā seta man likās, Jastrzeevski vienkārši pārāk labi. Viņi ņem visu nocels. Un arī, kur beigās tagad jau tāda situācija, ka varbūt bez medaļām vispār paliks. Tad, Labākā spēlētāja pasaulē efekts. jā, iespējams. Nu, tas būtu jā, tāds labs stāsts, ka pirmo sezonu tiešām nopērk un arī aizved līdz titulam. Katra centa vērts beigās sanāks. Labi, es domāju, ka Ljubljana arī pabeigs savu darbiņu. Nu, vai nu 3 vai 4 spēlēs vai 5, bet pabeigs. Jastribers, Un, zini kā, es nezinu, vai Vīgalam, es nezinu, kā Polijā, jo Itālijā, nē, man liekas, ka vajag top 3. Tad Vīgalam vajadzētu būt, ka ir motivācija, jo top 3 tiek Čempionu līgā. Jā. Vai viņiem ir Kas, tiešām motivācija, jo viņi var izlīst no tās bedres, kur viņi šobrīd ir, bet vai viņi to izdarīs? grūti, 0-2. Nu, Varbūt viņi ir izslēguši Champions League. Nu, arī pie tā mēs, es domāju, jau Latvijā pieskarsimies, ka tu būsi. Bet, jā, Polijā palielam, es teiktu, man viss skaidrs, Ljubļina būs čempioni. Varbūt, ka jūs šo klausāties, Ljubļina jau ir čempioni, un varbūt Varšava jau ir bronzas medaļas īpašnieki, bet jā, tur ir šāda situācija, un Superlega serijā. Ko pie velna izdarīja Perudža pusfinālā? To nevar izskaidrot neviens. Viņiem kaut kāds lāsts ir uzlikts, man liekas, tur nav variantu. Dari, ko grib, tur nebūs. Ja viņi būtu vienkārši zaudējuši, ok, bet viņi zaudēsot vadībā 2-0 sērijā. Un pēc tam trešā spēle bija viņa mājās. Un viņi pamanījās zaudēt Lubei. Arī runājot ar Kristēru, viņš sāk parādīties tāds, ka tajā Perudžā tur viss ir tāds tā kā. Nav tāds patietība, kad tur uzticēties tam spēlētājiem, uzticēties trenerim, tur ir viss tādā stresā, šausmīgā un viss. Un tad vienkārši tas ir tāds mākslinieks, ka lāsts uzliks viņam. Lai arī cik tuvu viņi būtu, viņi nevar to pabeigt. Un, Pagājušajā gadā viņi kļuva par čempioniem. Pagājušajā gadā kļuva par vienu, bet viņam vajadzētu tā, ka viņi tur ņem. Lojāli efekts. Tur ņem reāli Pagājušajā. gadu pēc gada. Un, Bet, jā, bronzi gan viņiem ir izcīnījuši un dabūjuši šajā čempionu līgā, bet arī ne supervieglā veidā. 2-0 uzvarēja pie Čenzu, bet reāli vajadzēja būt 1-1. Bet fināls Lube pret Trentino. Laikam jau jāsaka, godīgi, šie tomēr tā laikam ir tie nesamierināmie pretinieki. Jo Perudži čoko visu laiku. Un biežāk mēs redzam Lubi pret Trentino nekā Perudži kaut kur. Jā, jo, Perudži viņa nepagājušajā gadā, bet iepriekšējos gados jau tur viss cīnās Trentino un Lubu, principā. Un šobrīd Trentino ir 2-1 vadībā. Kad jūs šo skatāties, iespējams, arī jau Trentino ir čempioni. Bet, es teiktu, ka Trentino ir laikam Jā, favorīti un labāka komanda, bet jebkurā gadījumā nedaudz ir šoks par to pašu Perudži. Kopumā jau tā Itālijas sezona bija tāda šokējoša ar Moncu, sākot to pašu Milānu kaut kur arī. Jo it kā Milāna izstāsta, ka tāda potenciālā komanda, kas var kaut ko izdarīt gan Itālijā, gan Eiropā, bet arī tā sezona nekāda. Tā kā jā, bet pieskarsimies jau nākamajā epizodē, kas tur ir noticis kas ir noticis Itālijā un Polijā, kā arī Čempionu līgai pieskarsimies, kur pēc 2 nedēļām ir Final Four. Sievietēm jau viņš tika izspēlēts, bet tur īsti nav, manuprāt, ko pieskarties. Tur 3 itāļu komandas bija Final Four, un visas 3 arī kāpa uz godu piedestālu. Vienīgā Turcijas komanda, kas bija mājnieks, palika 4. vietā. Bet tur nav baigi, manuprāt, ko pieskarties. Varam pāriet pie Beach.
Vai, Nu mēs varam par transferiem parunāt. es nezinu, Vai, tev liekas, vai tā ir tas ir taisnība vai nē? fakes vai nē? Nu, šādi gadījumi ir bijuši, tāpēc es nav tā, ka es tam neticu, bet tā, ka es super tam ticu, tā arī nav. Ieskaties to skatītājiem, varbūt tie, kas nezina, tad man tas bija Instagramā kaut kāds posts. Nu, it kā viņam bija 20,000 tagad, tas diezgan tas ticams avots, bet, nu, katrā ziņā, jā, tur bija paziņojums, ka ar Leonu priekšgalā vēl tur pāris poļu izlases spēlētāji tiek parakstīti Ķīnas komanda. Jā, es nezinu, kā sauc to Ķīnas komandu, bet kad Šanhai kaut kāda. Šanhai kaut kas, jā, ka iet all out uz tā kā Āzijas čempionu līgu un mēģinās nocelt. Jo iepriekš ir kaut kāds spēlētājs, tas pats Enga pēc pagājušā gada malas, kas spēlēja pēc sezonas, un kaut kas vēl maz bijuši. Tas pats ir Šāpēc, man liekas, kad arī nebija tā Jā, kā kaut kā tāda precedenta bijuši vēsturē, bet jā, tas, ka viņiem ir tas VNL, mēs domājām, un tas pats. Nu, varbūt tāpēc, ka pasaules čempions, tāpēc uz VNL viņi nebrauc, tāpēc viņi varbūt izvēlas šito labāk nospēlēt uzreiz pēc sezonas un tad atpūsties. Tā kā, ja tā ir taisnība, tad Āzijas čempions arī būs ļoti jaudīgs. nu, Āzijas tā sanāk. Nu, sanāk ne Āzijas Čemp, čempions, bet čemp, Čempionu līga laikam jau ir kaut jā, kas jā, tāds. nu, jā. Tas varētu būt interesants kaut kas. Bet tad saka, tā ir taisnība, vai ne? Kāds no tiem trijiem būs tur? Bet visi trīs nē. Nu, es saprotu, ka Leons piekrīt, tā kā, nu, ja viņš tā kā, nu, Ja tur top būtu Enga super. pēc, tas būtu skaidrs, ka tā ir taisnība. Nu, jā, tas. Bet, nu jā, kaut kas tāds. Un bija vēl, labi, varam pieminēt arī tagad. Japānas līgā to atgadījumu. Es nezinu, tie, kas skatītāji, varbūt, kas redzēja. Bet tad tur arī bija pusfināls. Ļoti sīvi tur bija. Un tur bija kaut kādi tiesneša lēmumi. Un tur šis te Nimirs sāka ritīgi tur ādīties. Bija mās, ka viena sarkanā kartiņa. Viņš tāpat vēl turpināja. Tad bija vēl otra sarkanā kartiņa. Man uzreiz pirmā doma galvā, ka, nu, tieši arī tagad, kad ar Kristēru runājām, šeit stāstīja, nu, ka tur ļoti pieklājīgi visiem jābūt un tā un tā. Un kad, nu, reāli viņš šitā te tur izrīkojās, nu, kad jautājums, vai viņš tur vēl kādreiz atgriezīsies Japānā, ja viņi tur plāno pagarināt līgumu, ka tur pēc tādiem gājieniem varbūt viņi tur neviens negrib redzēt. Ja nu tomēr tāda reāli Bet Bet, ar sudrabu Japānā varam apsveikt Mikaelu Gogolu. mm, vai viņš Tieši šodien Latvijas izlasi. Viņš ir tajā fans? JTKT, es aizmirsu pilnā nosaukumu. Stings. Jā. Stings. Nu, tajā, jā, Stings viņš ir. Tas tur, kur TJ Defalco, ja? Viņš Jā. zaudēja beigās. Man liekas, ka jā. Nu, viņi jā, otrē palika. Bet tur ar vienu spēli. Jā, tā kā. Nē, Bet, Nu, bet, jā. bet nu, tas arī ir diezgan iespējams sasniegums. jā, protams, no Japānas līga. Labākā līga ārpus Eiropas. Jā, nu, jā, varētu tā teikt, jā. Nav Bet divi. Brazīlijā arī bija viena spēle tikai finālā. Es nesaprotu, nu, labi, tur Cruzeiro uzvarēja. Tiem, kam interesē, bet, nu, labi. Par ārpus Eiropas čempionu varbūt uztaisīsim kādu atsevišķu raidījumu. Bet jā, tam, ko tu minēji par beidžu, tad daudz pāri, latviešu pāri, tieši tagad Filipīnās bija. Nu, pie mums bijušais Ralfs, kopā ar treneru Sandri un Dūdenu. Debija pasaules tūrē. Treneris slēdz tēti, jā. Jā, debija pasaules tūrē. Nu, arī paši atzina, ka diezgan zolīts sniegums. Un tā arī, nu, jā, tika pamaturnīrā un ieguva kaut kāds punktiņus tur, tika arī plēfā, tur gan zaudēja. Bet nu, katrā ziņā pie pirmās reizes ir ok. Bronzā Nu, Buličam ir graudiņi. Cepur no džekiem. Ceturdaļfinālā nevis pastījos, skatījos ceturdaļfināla spēli. Pretī nāca, man liekas, pirmais sīts. Džeki, kas ir arī Challengerā appostījuši gaisu. Nu, mūsēji labi nospēlēja. Vācieši gan ļoti daudz kļūdījās, bet mūsēji labi nospēlēja. uzvar ir uzvar. Tieši tā. Uzvar arī Angolā ir uzvar. Gols ir aškā gols. Un bija vēl mečām divi pārmaiņas. Bija šāda mammai ar. Es nepateikšu, Es tik ļoti labi arī nezinu. Bet maz bija. Nu, viens noteikti maz bija divi pāri.
Viens točs, jā. Un no, viņam tad tik labi negāja. Bet jā, nu, Bet katrā arī ziņā pamats bija, man liekas, ne? Vai arī Kvalens, neatceros. tik sīks. Nu, kaut kādu punktu ielidoja klāt. Bet, nu, katrā ziņā Džekiem, es domāju, ļoti veiksmīgi. Nu, kad, principā, jā, jau Rāls ar Dūdenu pirmā reize kvalificējās punkti. Un tagad jau uzreiz pat aizsnāk dodas uz Itāliju, uz nākamo posmu. Un jā, tas pats Oliveram ar Markus, kā bronzu. Daudz punktu. Nauda gan, kā mēs zinām, Futures neviens nepelna, tad tikai punkts var nopelnīt. Tā kā, tā kā noteikti katrā ziņā pozitīvi. Un nu, nāks vēl pāri, kas spēlēs. Ja, tur Gustavs bija Liepa, tagad pieteicies, ja tu teici. Nu, nākamā nedēļa Challengers, atkal pēc ilgākas pauzes, Ksjamenā. Tur spēlēs Arts ar Arturu, viņa pamatā, un Kvalenē ir nevis Gustavs Auziņš ar Edgars Toču, bet Gustavs Auziņš ar Tomu Liepu. Wow. Tā kā jā, šobrīd 16. Viņi ir Kvalenē, Arts ar Arturu 16. pamatā. Nu, man būs godīgi interesanti arī pasakot ne tikai Ardim ar Arturu, bet arī Gustavam ar Tomu, ko viņi varēs izdarīt. To man bija zāles sezona diezgan interesanti šodien. Kā redzēsim, ko viņš varēs beach laukumā parādīt. Bet, nu, pie tāda nepatīkamā pārsteiguma mūsu labie draugi Matīs Šalkovs un Kārls Jaunžekers labi, es norakstīšu to, ka pirmais posms, bet Džeki zaudēja bez variantiem Kvalenē, Valencijā. Tur gan, protams, sastāvs spēcīgāks bija nekā Filipīnās, manuprāt. Bet Džeki zaudēja. Un nu, varbūt kaut kur pārdeguši, jo viņiem tā pasaules tūras pieredze arī nav tik milzīga. Man liekas, pagājušajā pēc pasaules čempionu kaut kādiem futurā bija vienā vai divos, ne? Varbūt es pat nezinu, es gribētu teikt, varbūt Nu, es man liekas, tā neesmu. nav debija. Man liekas, ka viņiem gan tā nav debija, bet, nu, kā reizē arī tikai pats sākums. Varbūt viņi bija pārdeguši kaut kur vai kaut kas, bet novēlam arī viņiem veiksmi. Bet jā, tagad Eiropā sāksies, es zinu, vairāk tie turnīri. Tagad pēdējais challengers ārpus Eiropas kādu laiku. Vispār lielais turnīrs un Future jau var tagad Eiropā jau ir ieskrējušies. Tagad būs, man liekas, Madrida, Cervija un vēl pāris vietas. Tā kā, un jau pēc mēneša jau tiksim mēs jūrmalā visi. Jā. Nu, tur gan varēs nopelnīt kaut ko, ja sanāks tik labā lieta. Vēl pievienot par Matīs un Kārli. Tad, man kaut kā likās, jā, ka viņas. Nu, tur bija baigās vēršanās, tas baigies. Nu, tur bija baigās tāda arī laika stāvokļa tajā Valencijā. Un, kaut kā likās, jā, tie nīderlandieši, ka viņi spēlē bez vēja, un tā kā mēs spēlējam, mūsu spēlē ar vēju, ka tur tā rītīgi mocījās ar to visu. Bet, nu, nepaveicās, jā, jo tur kaut kā tur, jā, varbūt to izlūdzu nepaveicās. Jo, kā viņi teica, sākumā Bulgāri pretī, tad beigās nebija. Tad tā kā kaut kas tur, jā. Nu, bet nobeigumā es domāju, varam ātri pieskarties tādam igauņu džekam, kurš, nu, es teikšu, gadu atpakaļ tika uzskatīts par tādu lielāko talantu jauno. Viņš varētu nākt no ļoti labas ģimenes volejbola aprindās, bet tika uzskatīts par tādu lielu talantu. Kristians Tahts, uzvārdu noteikti zinat. Gaidītā transfera vietā kaut kur varbūt tālāk dosies džeks uz Pērnu. Nu, man tāds divējās sajūtas, es pateikšu no savas puses toreiz piemetināt. Jautājums ir tāds, vai nu tiešām viņš nav tik labs, kā mums visiem likās, vai arī vienkārši šogad tā Talteka komanda bija tik slikta, ka viņš jau nevarēja varbūt parādīt savu tādu maksimālo potenciālu, un tāpēc tagad būs pārējai savos dīķos kaut kur piezemēt, un tad, ja Pērnā viss sanāks, tad gan jau var skatīties kaut kur augstāk. Nu, es nezinu, jo man liekas, nu, es nezinu, kāpēc tāds transfers, kāpēc kaut ko tādu jādara, ka tu savā iekšā maini komandu. Labi, tur tālāk, protams, tā sezona nebija laba, bet, nu, es nezinu, tā. Varbūt viņš tic, ka Pērnā ka būs labāk, un tur bija tā ilgspējīgāk. Bet es domāju, nu, tālāk gan jau nākamā gada arī būs atpakaļ, tik slikti jau nebūs, kā šogad noteikti. Nu, noteikti, ka būs atpakaļ, bet
Nu, šis tāds ļoti interesants. Šodien ar atvēru Instagram. Nu, ļoti interesants transfers. Ne transfers, vienkārši pievienošanās. Un arī īstenībā tas, ka nu, nav tā, ka bieži Baltijā tik ātri izziņo spēlētāji, kā Arī jā, ir. labs fakts. Latvijā tikai aizvakar beidzās pilnībā federācijas organizētā sezona ar Nacionālās līgas šiem te superfinālu. Un Un, Latvijā arī parasti uzzina pirmo reizi, ja pirmajā spēlē, paskatoties, kas ir laukumā. nu, nosacīt. Tur vēl uz otro spēli pievienojas pārējie. Jā, Bet, nu, jā. interesanti. Es nezinu, nu, kāpēc, piemēram, ne Tartu, kāpēc Pērnau tieši, nu, man jau šis jau raisa interesi ātrāk sagaidīt jauno sezonu, bet te pašā laikā gribās arī ilgāk to vasaru izbaudīt. Bet es domāju, es viņam pasakošu vēl pastiprinātāk līdz tagad Pērnau sastāvā. Bet kas viņš bija pozīcija? Pusīt. Nu pusīt, jā. Viņam arī tur bija Jo pienākums uzvārds, Liepa labs uzvārds. Man liekas, Igauniski tulkojās kā zvaigzne. Zvaigzne. Tā kā varētu būt, es kaut ko tādu viņš biju prešers. dzirdējis, jā. Bet Liepa bija kas pa pozīciju? Viņš bija diagonāli, ne? Man liekas, ka pusīt arī. Bet, nu, labi, es domāju, Liepa spēlē pusītas, lai ir diagonāli. Nu, jā, es vienkārši domāju, vai ir takta tagad pievienošanos tom un atkal kaut kā tā loma, ja viņš var palikt Pērnu. Nē, es viņam jautājis, neesmu ar viņu runājis, gan jau, kad it kā jau sezona bija laba Pērnai. Nu, Jā, protams, gribējās to Baltijas līgas titulu paņemt, lai gan Igaunijas čempioni, man liekas, ka tad bija sūdīgi beigās. Viņi trešie palika. Viņi viru zaudēja pusfinālā. No, bet regulārs gan bija normāls. Nu, negaidīju katrā ziņā, ka Jā, viņš jā, tik augsts nu, būs. Pērnau pēc daudziem gadiem beidzot atkal bija tādi kontenderi uz titulu. Jā. Jo, man liekas, 2 gadus atpakaļ Pērnau bija pārliecinoši sliktākā komanda Baltijā. Nu, viņiem labs treneris. Izlasa Jā. ar vienu treneru tagad. Nē, nu jā, tādā ziņā varētu teikt, jā, nu, atnāk, līdz kvalificēs mēs Eiropas čempioni. Pērnau arī viņš paceļ, tā kā varbūt. Arī treneris savu lomu spēlē, kāpēc taks nonāca tur. Īsumā varam ieskicēt, to arī Kristofer tagad kādu minūti aizpildīt ēteru. Bet, labi, neaizpildīt ēteru, es tūlīt jau būšu klāt. Atgādinam arī, kad laicīgi jau pateiksim, šim gan pieskarsimies noteikti. Kad nāks tuvāk, tad atceramies, ka zāles volejbolā ar šī vasara tik un tā būs karsta. Nu, šobrīd pieskarsimies tikai vietējām izlasēm. Tad jau pievienojas U16 čempionāts, U22 atlases, kur ceram arī Kristoferi ieraudzīt Daugavpilī. Bet arī gan vīriešu, gan dāmu izlasē būs gan sudraba un zelta līga, kas sāksies jau jūnija sākumā, gan arī tālāk vasarā būs Eiropas čempionāta kvalifikācijas noslēdzošās spēles. Tur nav viena spēle tajā pašā laikā, kad ir Jūrmalā tas posms. Tas man liekas, viņš dīvaini. Bet tas ir, bet tā ir bijis arī iepriekš. Okay. Tā ir bijis arī iepriekš. Tur 2 spēles, man pat liekas, sanāk ir. No, Kad bija Jūrmala? 12 līdz 15? Nu jā, 13 un 15 ir spēles Latvijas Džeku izlasē. Nu, viss tāds, nu, bet labi. Nu, Bet, nu, par šo mēs parunāsim, es domāju, klātienē jau, kad tiksimies. Var paspēt uz abiem gan jau. Nu, viena spēle gan mājās, otra izbraukumā. Nu. Lai gan nē, es nezinu, es šobrīd skatos tādu vispārīgu kalendāru, bet aizmirsu, ka tagad atkal ir tā saucamie sabraukumi un līdz ar to. Mākslinieks, ka ir 2 pēc kārtas mājās, jā. Nu jā, noteikti, bet vai tās 2 vai citas 2 grūti tagad pateikt. Bet jā, jāspēlē būs grupas fāzē ar Melnkalnu, Rumāniju, Ziemeļmaķedoniju, Grieķiju, Slovākiju un Spāniju. Ar Slovākiju arī jāspēlē būs Eiropas čempionāta kvalifikācijā, bet, nu, laikam tā spēle mums par laimi neko vairs neizšķirs. Nē, noslēgsim tāpat. Tiksimies Eiropas čempionātā. Tieši tā. Bet, nu, jā, nu kopumā varam teikt, labi, U16 izlases pievieno vēl vienu notikumu jau piesātnētajai vasarai, bet atvadamies no Zoom formāta. Šī būs pēdējā epizode uz kādu laiciņu Zoomā. Kādiem 3 mēnešiem vismaz. Jā, nu, kaut kā tā bija šis gads. Es domāju, vismaz izvilkām, nebija tā, ka pazudām. Labi, tur bija savi pārtraukumi, bet kopumā turpinam podkāstu. Tagad būs grindmods.
ļoti ceru, ka varēsim izlaist regulārāk epizodes, arī ar viesiem katrā epizodē. Kādas jaudīgas viesus arī mēģināsim dabūt. No tās pašas leģendas spēles varbūt kādu. Tā kā vasaras solās būtu karsta. Tieši tā. Tu kaut ko pieminēsi? Atved vārdu no manis. Es varu pateikt, ka būs viesi noteikti, kas mums būs vairāk uz tādu intervijas formātu. Būs viesi, kas būs arī tādi, varbūt mazāk zinām, bet kurus mēs iesaistīsim šādā, tipiskā mūsu podkāstā, tādā flowā, kad runāsim par notikušo, un tad ik pa laikam izmetīsim kādu jautājumu viesim. Kad nebūs tā, ka tikai tīri intervija ar viesi. Varbūt To līdzīgi pašu es domāju. kā mums bija ar Amalkovičniku. Es domāju, ka tāpat arī ar Sandru Andrēju uztaisīsim atkārtot to. Jā. Jo, cik es dzirdēju atsauksmes, tad patika cilvēkiem viņu viedoklis. Man arī ļoti patīk viņu viedoklis par to, kas notiek volejbolā. Tad, kad būs kaut kādi sakāpināti daudz notikumi, tad noteikti varēsim ar viņu kopā arī šķetināt, kas notiek. Ar viņu un Ralfu kopā varam arī tādu uztaisīt. Iespējams, Jo jā, Ralfu arī gribētos vasarā pasaukt atpakaļ. Kā Jo nekā runājām. viņš man rakstīja, viņš teica, solījāt, ja būs medaļa, tad būs vēl viena epizode. Es teicu, tā gan bija, jā, tāpēc. Bet jāpild solījums, jā. Jā, Obligāti. to pašu Kristiānu Gustu arī mēs teicām, ja būs kāda medaļa, tad jā. Tā kā, Jo cilvēkiem jāatcerās, ka, ja jūs pie mums esat atnācis, ar jums notiks kaut kas labs tuvākajā nākotnē. tā, Jānis Tā. Mēnesis bija mūsu podkāstā. Labi, uzreiz pēc podkāsta bija bišķiņ lejupslīd komandai, pēc tam nenormāls uzrāviens. Rauls bija podkāstā, Rauls dabūja bronzas medaļu Eiropas čempionātā. Gustavs ar Kristiānu bija, labi, viņi jau pirms tam jau bija sasnieguši daudz ko, bet arī bija medaļas tajā vasarā. jā. Medaļa plus Kas tika uz tagad Eiropas vēl? čempionu. Zālē Kristiāns Gustavs. kļuva par Un Eiropas čempionu. Jā, Tā kā tā kā tā. neviens no robežsardzes Rīgas džekiem negribēja. Ne man par to spriest. Bet, jā, es domāju, šodien varam arī beigt. Un tiksimies ar tevi Rīgā. Tieši tā. Un ar jums tiksimies YouTube pēc pāris nedēļām. Tieši tā. Tā ir. Čau. Čau visiem!